Un tāda ievietošanas paņēmiens ir, ka mēs izsakām vienu no vienādojumiem. Man liekas, šajā ļoti viegli ir izteikt x no otrās. Ja, tāpēc, ka te nav nekāda cipara priekšā, un viss, kas jādara, ir y jāpārnes uz otru pusi, un mēs varam x izteikt. Ja. Tiem, kas man nezina, mani sauc Ernests, esmu iegūs 100% matemātikas eksāmenā 2. vietu valsts olimpiādē un 1. vietu zinātnisko darbu konferencē, bet tagad mans mērķis ir garlaicīgo matemātiku paskaidrot jauniešiem saprotamā valodā. Šajā video es paskaidrošu šo tēmu, un dodamies apkaļ pie video. 3x mīnus 2y ir 0, un šeit mēs pārmetam y uz otru pusi. Ja tas bija mīnus y, tas būs plus y un vēl mīnus 1. Izteikt burtu nozīmē, ka mēs pārveidojam izteiksmi tā, ka tas burts viens pats ir kreisajā pusē un vispārējais labajā pusē. Tagad mēs šo te ievietojam iekšā šitien. Ja šo te, tā kā tas ir vienāds ar x, tad sanāk, ka šitas x arī ir vienāds ar šo te. Tad mēs vienkārši šo te ieliekam tā x vietā. Ja tāpēc tas saucās ievietošanas paņēmiens, tad 2, tas sanāk 3y mīnus 1, mīnus 2y ir 0, atram vaļā iekavas, 3 reiz y, un 3 reiz mīnus 1 ir mīnus 3, mīnus 2y ir 0, savākam līdzīgos, y mīnus 3 ir 0, trīnieku pārnesam uz otru pusi, bija mīnus 3, tad būs plus 3, tas ir y. Kā mēs iegūt x, un re, kur mēs esam uzrakstījuši formulu, kā iegūt x, mēs vienkārši to paņemam šitien te. Jā, tas ir labi ievietošanas paņēmienam, ka mēs uzreiz uzdarējam, kā var aprēķināt otru. Ja tu esi ticis šitik tālu un tev tas likās noderīgi, tad būšu ļoti pateicīgs, ja tu uzspiedīsi pogu abonēt jeb subscribe, lai es varu turpināt palīdzēt tev uzlabot savas matemātikas zināšanas. Sanāk 3 mīnus 1 ir 2. Ja, un tad mēs uzreiz varam pierakstīt, x ir 2, y ir 3 vai arī 2 un 3. Paņemsim šādu piemēru. Te visvieglāk atkal ir augšā diezgan sarežģīti, jo tur visādi cipari priekšā un viss kaut kas. Te mums ir parasts x un y un x. Mēs varētu izteikt atkal x, bet tad pārnesot y uz otru pusi, tad tāpat paliek tas mīnus x un tur vēl kaut kas jādara. Vieglāk šobrīd ir pārnest vienkārši x projām, un tad paliek uzreiz viens pats y un viss ir kārtībā. Tātad x plus 4, y ir 0, un tad sanāk, y ir vienāds ar x plus 1. Tagad es nezinu par šo te pierakstu. Ja. Tā kā es redzēju, ka pielieto šādu pierakstu, ka tā kā parāda, ka ievieto iekšā, bet es tā nekad neesmu darījis. Tā kā tad to es neesmu pārliecināts. Tāpēc es vienkārši tagad rakstītu uzreiz vienkārši ievietot iekšā. Šāda te, šo y šodien te. Tā y vietā mēs rakstam x plus 1, 0, 4 reiz x ir 4x, un 4 reiz 1 ir 0. Ok, sanāk kvadrāta vienādojums. Tas ir reducētais, tātad mēs izmantojam vietu teorēmu. Mēs rakstam, ka x1 plus x2 ir mīnus p, ja pretējais, un p mums ir 4 šajā gadījumā, un x1 reiz x2 ir q, šajā gadījumā arī ir 4. Tad mēs jāizdomā divi skaitļi, kuru reizinājums 4 un summa ir mīnus 4. Tātad 4 varam dabūt 1 reiz 4 ir 4, un summa mēs arī varam dabūt 2 reiz 2 ir 4. Ok, tātad, skatāmies, tad 1 reiz 4 ir 1 plus 4, diemžēl nav mīnus 4, un 2 plus 2 arī nav 4, bet 4 ir arī, ja mēs pareizi varam mīnus 2 ar mīnus 2, tad mēs arī varam dabūt 4. Ja? Un tātad mīnus 2 plus mīnus 2 būtu mīnus 4. Tā kā dar mīnus 2 un mīnus 2, mēs iegūstam divas vienādas saknes, kas realitātē nozīmē, ka mums vienkārši viena sakne ir x ir mīnus 2. Ok, tādu mēs aprēķinām x, tad izmantojot šo te izteiksmi mēs varam. Vai tu zināji, ka es tieši šim video esmu uztaisījis treniņu uzdevumus un atrisinājumus? Ej uz school.com/matemātika un pievienojies pilnīgi bez maksas un iegūsti īsts video treniņu uzdevumus un atrisinājumus par visām tēmām, sākot no 7. klases līdz pat vidusskolai. Iespējams, nākotnē būs arī citām klasēm, bet dodies uz school.com/matemātika vai pirmais links aprakstā. Aprēķināt ar y mīnus 2 plus 1, mīnus 1. Tā atbildi mēs varam pierakstīt kā mīnus 2, mīnus 1, mīnus 2, mīnus 1. Bet šito teorētiski arī varēja izvilkt arī ar saskaitīšanas paņēmienu, šito arī varēja izvilkt saskaitīšanas paņēmienu. Bet tādas, piemēram, šādas izteiksmes, jā, jo te ir visur, jo šitie ir līdzīgi monomi, jā, un te šitie līdzīgi un tie ir līdzīgi. Te nav neviena līdzīgā monoma. Un tad šitas ir, kur tā kā torts un jāizmanto ievietošanas paņēmiens. Tad no pirmā šobrīd mums nav starpības, mēs izsakam x vai y, un izsakam, piemēram, x, un izsakot x mums sanāk, y pārnesot uz otru pusi, bija plus y, tad mīnus y. X, y ir 6. Ok, un tagad mēs veicam šo ievietošanu. 5 mīnus y reiz y ir 6. Ok, atveram iekavas, y reiz 5 ir 5y, un mīnus y reiz y būs mīnus y kvadrātā ir 6. Pārnesam visu uz kreiso pusi, jo izstāst pēc kvadrāta vienādojuma. Tātad mīnus y kvadrātā, samainam te bišķi secību, plus 5y, un tad bija plus 6, tad pārnesot būs mīnus 6. No. Ko man gribētos darīt? Un ko man gribētos šajā momentā izdarīt, ir pareizināt ar mīnus 1, jo man nepatīk y kvadrātam priekšā mīnus zīme, tad mēs nomainam visur zīmes uz pretējo. Tad mēs iegūstam vienādojumu, tas ir reducētais, tātad mēs reiķinam pēc vietas teorēmas. y1 plus y2 ir mīnus p, jeb pretējais vidējiem. Sanāk, tas būs mīnus 5, tad būs vienkārši 5,
un tad y1 reiz y2 ir 6. Ok, tātad 6 mēs varam dabūt 1 reiz 6 ir 6 vai 2 reiz 3 ir 6. 1 plus 6 ir 7, nevis 5, bet 2 plus 3 ir 5 tik tiešām, un tātad y1 ir 2 un y2 ir 3. Un ko darīt, ja mums 2 atrisinājumi ir, tad tie vienkārši 2 gadījumi. Attiecīgi mums būs 2 atrisinājumi. Ja? 2 krustpunkti būs šiem 2 grafikiem, jo mums te ir taisna un mums te ir parabola. Ja? Nē, kaut gan te mums ir, būs y1 ar 1 dalīts ar x. Ja, ja mēs te x pārnesam uz otru pusi, viņš būs saucējā. y1 ar 6 dalīts ar x, ja mēs zinām, kā izstās hiperbola. Ja? Tie 2 loki, un šitā ir vienkārši taisna. Ja? Tad hiperbola krusto 2 punktos, kas ir y2 un y3. Tad aprēķinam x, kur mums ir šī formula, pēc kā mēs varam aprēķināt x vienā gadījumā un otrā gadījumā. Tā būs 5 mīnus 2 ir 3, un te būs 5 mīnus 3 ir 2. Mēs iegūstam atrisinājumu x ir 3, y ir 2, vai 3 un 2. Un otrajā gadījumā mēs iegūstam x ir 2, y ir 3, jā, 2 un 3. Ja tie paši skaitļi, x ar y būtībā tā kā samainās vietām.